Mēs šodien esam Liepājā. Vējš pūš, viļņi ir nenormāli, bet ir lieliski. Kongas laikā attaisījās vāks, izbraucu krastā, uzliku vāku, maucu tālāk. Šodien ir lieli viļņi, ja nemaldos ir kaut kādi 1,8 metri. Un es uzskatu, ka šīs tās sacensības tāda vairāk izdzīvošana, kuram tas vilnis sajiet, kurš neuzliks tik augstu un kurš, nezinu, nenokritīs no moča un nepalaidīs vaļā. Likās, ka mocim kaut kāds ķibeli, ka piesnāls pilns ar ūdeni, īstenībā viss kārtībā pa laimi. Tāpēc cerēsim, ka varēs nobraukt nākošo braucienu un dabūt to pirmo vietu tomēr, nevis otro. Vilnis superīgs, drusni varbūt pa daudz. Rokas saguri vairs nevarēja noturēties, tad sāk krist. Man atzina Laurija un Uzars. Abos gadījumos principā pats vainīgs piekritu un nācās palaist garām. To darīt tad nevar. Nu traki gāja. Jo pirmajā braucienā nobrauc pirmais. Un iznāca krastā, kā jūtos kā uzvarētājs, aizgāja pie organizātora būdiņas, sapratu to, ka 3 kļūtu un esam pēdējais. Noslāp man sūknis bojās. Pats starts. 2 reizes, domāju, ka man Lauri uzbraukt virsū un nonesīs. Sūknis neiet un sitieniem slāp nost. Man bija mērķis nobraukt līdz galam. Bet man liekas, ka šodien dārts daudziem ir izdevies. Kāds bija mērķis, ja braukt, jā, savādāk jau kāda jēga. Traki. Pirmo reizi Liepājā brauc tādos viļņos. Kaut kas nesalīdzināms ar visām citām pieredzēm pilnīgi. Man ir maza pieredze, bet šādas pieredzes tiešām nav. Un, ļoti grūti. Kā ar kritieniem? Daudz. Neskaitīja. Mūsu klasē neesam baigi daudz, bet es domāju, kāds 3., 4. iespējami kaut kas tāds. Tā kā priekš man līmeņi labi. Īstenībā gāja fantastiski, ļoti grūti, fiziski diezgan grūti, bailīgi. Lielos vilcienos ļoti labi. Šobrīd pēc pirmā brauciena es esmu 3., kas ir necerēti labi. Izbrauc lēni, prātīgi, nepārvarot kaut kādas savas spējas un tā kaut kā. Very jumpy. Technique is good, but the man is weak. All of it closely, I played it innocent, a feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless.
Bija aizbrauciet! Pakaldi, ķiem ir ūdeni skatos! Nav attaisījusies! Tā paliek dzimtos ūdeni! Bija aizrautīgi! Tagad sapratām, kāpēc Liepājā piedzimst vējš, jā? Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. Tās, kas atkal esi gājis. Beidz, Es vienkārši skatos to, kas saplīd. Kaut kas nobeidzās. Mocīts negribēja šodien, lai startē. Nu nekāds bišķiņi izbaudījām jūru. Gadās arī tā. Tehniskais sports, nu. All of it closely, I played it innocent. A feel of discontent, I'm finally facing it all. Fearless. Jā, tātad informācija visiem, kas bija reģistrējušies sacensībām, Lolas uzspēja apbalvošanas ceremonijas. Jā, tu nobrauc! Jūra, kas ir labāks par jūru? The race was really good. Well, some good waves. The speed wasn't the best, but a nice day. I really enjoyed it. Jūra, Viļņi! Gandrīz metra jau! Fantastiski diena, fantastiski sacensības! Beidz stāsti, ka tu baigi ātrāk skatos, kā iet? Nē, viņa tikpat ātri. Pirmās sacensības bija ādažos treniņu sacensības, tur viņa man uzvarēja, tā kā ir diezgan ātri, jā. Kā novadījās? Grūti, viegli nebija. Viļņi tik traki vēl nevienu gadu nav bijis. Uzmanības daudz vairāk jāpievērš. Miglojās, neredzās tālumā. Viļņi šļaktās. Un šī pieredze, noteikti Liepājas pieredze, tā būs viena no šī gada krāsainākajām, jo Viļņi bija vienkārši kosmiski. Tu lido debesīs. Tur man bija tāds brīdis, ka tu palecies. Nē, tā nebija, viņš pārspīlē. Bet jebkurā gadījumā milzīgs paldies mūsu komandai, SDK komandai. Mēs esam 3 braucēji. Es, Rolands Lukjānovs, Rolands Anzenovs. Mēs nobraucām, parādījām, ko varējām, un foršs posms. Tiekamies aizkrauklē! The award ceremony, I just wanted to say a few words. Thank you to all the riders. Give yourself a round of applause. Yes. The day has finished. We're all here. We're all happy. For the Hotel Jūrmala Spa. Round of applause for the amazing ladies. Paldies, Torlī, ir atbalstu mums.
šodien piedalījās. So all participants here in the front of the podium for the picture. There should be at least 50 people because I know that... Thank you so much for this amazing day together. Final words? Paldies un tiekamies pēc 2 nedēļām. Čau, čau!